Pastāsti kaut vienu savu atklāsmi no pagājušās nedēļas. Kas ir tāds pēdējais kaut kāds tāds lietas, ko tu esi sapratis? Tas ir zīmīgi. Tas, ko tu man tagad jautā, ir sakrīt ar to domu, kas man nāca prātā, par ko es tagad varētu parunāt. Jo tā ir zināmā mērā atklāsme. Protams, vārds atklāsme, viņš ir ļoti tāds plašs jēdziens, un zem tā var palikt daudz ko. Bet šodien man bija viena atklāsme, kuras var mēģināt noformulēt. Šorīt no rīta piecēlos, atcerējos, ka mums ir tikšanās. No vienas puses priecājos, ka atkal ir iespēja, tā teikt, parunāt ar jaukiem cilvēkiem, un tad sajūtos tā negatavs. Bet tad domas aizgāja divos foršos virzienos, un tā dabīgi man nāca prātā, ka šodien es varētu paturpināt to, ko mēs jau iepriekš runājām, kur es stāstīju, ka es staigāju pa Himalajiem, un bija tā zīme, ka man bija tāds tekstiņš atnāca, kas es esmu, un tad viens cilvēks, Modris Tenisons, to pārvērta šādā zīmē, un par to es gatavojos izstāstīt, jo tas bija tā dabīgi. Tad atnāca nākamā doma, ka es patiesi vēlos padalīties ar savu lielāko tādu superatklāsmi, kas ir Camino Santiago ceļš, un es pat, lai būtu ko rokā paturēt, paņēmu tādu grāmatiņu, kas man ir palīdzējuši šajā ceļā. Taču notika tāda situācija, uz kuru var attiecināt teicienus. Tā kunga ceļi neizdibināmi, un cilvēks domā, Dievs dara. Un kā jau parasti, nejauši atverot telefonu, e-pastu nodaļu, es skatos 11:20, un es skatos 11:01 man ir atsūtīta tiesas pavēste, kur man Zoomā jāpieslēdzās tiesas sēdē kā lieciniekam vienā lietā. Un es tagad domāju, tā, man taču ir tikšanās ar jums, un tagad jāslēdzās tiesas sēdē, ko nu darīs un kā nu būs. Pieslēdzos, un kā izrādījās, viss ir nopietni, jo ir beidzamā tiesas sēde ar spriedumu pasludināšanu. Protams, ka es kā liecinieks to tēmu zināju, un es pazinu arī to cilvēku, es pazīstu to cilvēku, kas tika apsūdzēts. Protams, es nestāstīšu nianses, kas tur notika, bet tur bija starp apsūdzēto un apsūdzētājiem bija notikusi tāda kā vienošanās, un tika paziņots galējais tiesas spriedums, un viņš tika nolasīts, un kāds nu viņš bija, tāds viņš bija. Viņš nebija tāds vienkāršs, nebija nekāda medusmaize, kā teikt. Un es viņu klausījos, un es nezinu, kā tas notiek, bet notiek tā kā saslēgšanās ar to, es nezinu, ar ko, ar apsūdzēto vai ar to situāciju, un es sajūtu tās, vai bezcerību, vai sāpes, vai dusmas uz sevi vai uz citiem, vai nolemtības sajūtu, vai rūgtumu. Un tas bija tāds tik emocionāls brīdis, ka tas, ko es redzēju tajā ekrānā, tas notiek Zoomā, kā apsūdzēto, viņš tā nejūtās vismaz vizuāli, bet es tā jūtos, viņa vietā varbūt. Un tā ir, un ar to ir saistīta atklāsme. Es tagad mēģinu atbildēt uz tavu jautājumu. Un tā atklāsme ir tāda, ka es viņu mēģināšu vispārināt, ka, protams, ir, ja notiek kaut kāda tieslietas vai krimināllietas, tad tas, kurš jūtās apdalīts, jeb apzakts, jeb es nezinu, kas nu vēl katram noticis, tad viņš meklē taisnību tiesā vai krimināla lietās vai policijā, jo viņš ir dusmīgs, jo tas vainīgais jau ir tas cilvēks, kas ir to organizējis vai piedalījies, un tad gadījumā, ja nonāk lieta līdz galam, ja tā taisnā tiesa tiek spriesta, kā šajā gadījumā,
pēc pasaulīgiem likumiem taisnā tiesa tika spriesta, pie tam diezgan, bet ļoti korektā veidā, ka visi bija gatavi pieņemt to spriedumu tādu, kāds viņš ir, bez pārsūdzēšanām. Un tajā brīdī es sajūtu tā kā bez mazliet visu iesaistīto vietā. Nu, tur laimīgo nav. Un tur nav apmierinājuma. Es, protams, nevaru absolūti vispārināt uz kaut kādām specifiskām krimināllietām. Varbūt, ka kādu apsūdzot, kāds apsūdzētājs jūt apmierinājumu, iespējams, uz kādu brīdi. Bet man bija sajūta, ka pārsvarā gadījumā apmierinājumi nav, jo kā gan var priecāties, ja vēl viens cilvēks tagad ir cietušais, jo nonāk tajās, tā teikt, cilvēku izglītošanas iestādēs, ko sauc par brīvības atņemšanas vietām, nu, tā nav ne medus maize, un apsūdzētājs dziļi sirdī nevar justies apmierināts. Ar to es negribu teikt, ka nav jādara tās pasaulīgās lietas, ka es ļoti cienu tiesas un policijas darbu, un, protams, viņi dara to, kas viņiem jādara pēc labākās sirdsapziņas, par to nav jautājums, un tas ir jādara, bet tieši tā atklāsme ir, ka tas apmierinājums, ja būtībā kaut kāds stāvoklis, kas ir labāks par patreizējo stāvokli, un mēs viņu meklējam ārpasaulē, nu, ceļojumos, siltās zemēs, ēdienos, garšīgos dzērienos un arī tiesas sēdēs, lai nosodītu kādu, kurš ir vainīgs. Un, respektīvi, mēs meklējam ārpasaulē. Un mana dzīve ir parādījusi, un mani paša atradumi ir man iemācījuši, ka ārpasaulē laimi atrast nevar. Un arī apmierinājumu. Viņu var atrast tikai sevi iekšā. Un, nu ja, kaut kā tā aizgāja. Gribējās padalīties ar svaigāko, tā teikt, latest news, jo tas notikās burtiski pirms pusstundas šeit.